Klau, Anta, tu aicini pie sevis ciemiņus? Ne bieži, bet aicinu. Es nesen iepazinos ar puiku, kas jau ir 12 gados kļuvis par iluzionistu. Gribi redzēt? Viņš ir šeit? Jā, gribat bērni redzēt iluzionistu, jā? Dante, nāc ciemos! Aplausi! Sveiki! Sveiks, Dante! Sveiki! Sveiki, Prieks iepazīties arī man, jā, lūdzu, Dante. Klau, nu tu taču esi īsts burvju mākslinieks. Tiešām? Tu esi redzējis? Es neesmu redzējis. Dante, parādi, Es neticu kaut ko parādīt. Labi, noteikti. Tā mans maks, jā. Tev ir maks, jau esi pieaudzis, jau vīrs tev ir savs. Protams, man ir mans maks, viņš ir diezgan nolietots. Bet, nu, parasts Jā, maks. nu, bet parasts maks. Un viņā vēl iekšā arī ir mazliet naudiņa. Jā, tas tā. Laimīgais. Bet šis ir arī burvju maks, un viņš dažreiz arī mēdz niķoties. Bet mūsu naudiņa pazuda. Redzējāt? Tāds skaidrs, kur tā nauda pazūd. Jā, nav brīnums, jā. Un visur nav nauda. Dante, kā tu It kā domā? tā jau bija tikai ilūzija, jo viņa jau atkal atrodas šeit. Labais! Dante, Kolosāli. lūdzu, pastāsti man, kā tu to izdarīji? Diemžēl triks nevar atklāt. Tu nevari atklāt. Jā, īsti burvju mākslinieki neatklāja savus triks, jā. Klau, bet Dante pastāsti, nu kā tu izdomāji kļūt par burvju mākslinieku? Man tētis sāka mācīt jau, kad man bija 3 gadi. 3 gadi? Jā. Cik tev tagad ir gadi? Tagad man ir 12. Tad es arī dažreiz trenējos un uzstājos dažādos Tev pasākumos. teica un mamma ir īsti vēl pieauguši burvju mākslinieki? Jā. Ja tu nevari atklāt visus trikus, varbūt tu mums vari visiem iemācīt kaut Jā. kādus mazus brīnumus. Droši vien tev azotē ir daudz tādu. Lūdzu, es ļoti gribu iemācīties kādu Jā, triku. noteikti iemācīšu tā. Tātad, jā, man vajadzētu papīru. Tev papīra vajag, tā papīrs mums paudzes vienmēr būs. papīrs. Tātad jūs paņemat papīra lapu un sarulējiet. Sarulējam. Visi māk rulēt papīra lapiņu. Jūs pieliekat pie rokas un skatāties ar vienu aci klāt trubā. Abas acis ir vaļā, jā? Jā, abas acis ir Abas vaļā. acis vaļā, Un vienu un otru- skatieties uz roku, un otru skatieties iekšā trubā, un jūs redzēsiet rokā cauri. Man ir rokā caurums. Kurš grib pamēģināt? Kurš grib pamēģināt? Nāc, skaties tā pie tā. Rokā ir caurums. Tur ir roka vienā rokā, un pieliec otru roku klāt. Tā te. Un skaties ar abām rokām. Ir rokā caurums? Tā skatieties. Dante, bet vai varētu lūdzu uz atadām vēl vienu triku? Nu, labi. Tātad, kā īstam burvju māksliniekam, man arī ir sava cepura. Mēs uzvelkam manus maģiskos cimdus. Maģiskie Tiešām uzmanīgs cimdi, krāsa ir jā. maģiska. Mēs paņemam, ieliskam maģisko burvju noiņu dzelteno un Burbuļi. uzpūšam burbuli, bet mēs Viņiem neplīst. varam. Tas neplīst. Man tāds arī ir. Šie burbuļi bija caurspīdīgā krāsā, bet ir kaut kas savādāks. Doma burbuļi. Jā, man liekas, Un Neplīst. tas ir tā kā sniegs. sniega burbuļi. Un vēl kaut kas foršs ir tāds, ka tu vari viņus paņemt, viņus vari ielikt kabatā un tad, Aiznest mājās. jā, aiznes mājās. Forši, Dante, paldies tev liels. Es ceru, varbūt mēs kādreiz atkal tev redzēsim. Noteikti, ceru, ka arī jā. Jā, labi, forši. Paldies, Dantem! Paldies!